Sveicināti! Ir pavadīta pēdējā nakts Vācijā, un mēs, izlīkumojot starp vairākiem piejūras ezeriem, nonākam atkal atpakaļ uz tradicionālā Eurovelo 10, kurš šeit sakrīt ar Eurovelo 13, jeb tā saucamo dzelzs priekškara maršrutu. Pēc neilga brauciena pa betona flīzītēm bruģēto veloceliņu mēs sasniedzam nelielo Heringsdorfas kūrortiņu, un mūsu skatam paverās visai impozanta celtne, kuras arhitekts ir smēlies iedvesmu vācu viduslaika pilsētu izbūvē. Izrādās, ka šeit ir vienkārši tirdzniecības galerija, muzejs, kinoteātris un vairāki, protams, tirdzniecības punkti. Arhitektūra šeit celtnē ir ļoti interesanta, tomēr īstais turisma apskates objekts ir 508 metrus garais mols, kas iestiepjās jūrā tieši no šīs celtnes. Galā izvietots restorāns. Šis mols tika izbūvēts jau 1898. gadā, un toreiz, protams, no koka, ar nolūku, lai varētu galā kuģa piestātnē piestāt nelielie piekrastes turistu kuģīši. 1955. gadā koka konstrukcija gāja bojā ugunsgrēkā un tika atjaunot tikai pēc Vācijas atkal apvienošanās 1995. gadā. Velotūrista ērtībām zem ēkas ir izbūvēts tunelis, kuram abās galos divās valodās ir uzraksts, kas aicina tunelī nokāpt no velosipēda un stumt to pie rokas, taču to neievēro nec turisti, nec arī vietējie. Lūk, beidzās arī tunelis, un mēs esam ārā un nonākam atrakciju parkā ar lielo panorāmas riteni. Pēc brīža mēs izbraucam no kūrortiņa un nonākam Priežu mežā, un gluži nemanot šķērsojam divu valstu robežu. Šī ir jau Polijas ostas pilsētas Svinojušče un kārtējais ūdens šķērslis, kuru šķēršošanai mēs kopā ar vēl kādiem 30 velotūristiem izmantojam vietējo prāmīti, saukts par upes tramvaju. Otrā krastā visa kompānija atkal dodās uz jūras pusi. Nelielā lapenītē es beidzot padzeru rīta kafiju un pēc neilga brīža nolēmu turpināt ceļu gar jūras krastu pa pludmali. Bet tā nebija laba ideja, jo labajā pusē krasts ir ļoti augsts un bez tam tur vēl ir kaut kāds rezervāts, kur cauri nav tik iespējams. Tā līdz vakaram soļojām pa pludmali. Beidzot nonākam kaut kur ārpusē un iekārtojamies uz naktskuģi. Nākamajā dienā ceļu turpinam pa Eurovelo 10 līdz kārtējā kūrortpilsētiņā. Veloceliņš pārvēršās par piekrastes promenādu. Kaut kādas nesaprotamas zīmes uz asfalta, it kā atļauts pat automobīļiem te braukt un nezinu kas vēl, bet principā pārvietoties šeit ar velosipēdi, sevišķi, ja tas ir turisma ar visām kravas pakām, tad tas vairs nav iespējams.
skats uz jūru, protams, ir ļoti jauks un iepriecinošs, un tomēr pēc vairākiem 100 metru manevrēšanas starp kājām gājējiem un citiem personāžiem parādās arī bērni un tā tālāk. Tādēļ mēs nolemjam tomēr griezties iekšā tālāk no jūras uz Cietzemi. Izrādās, ka šeit arī veloceliņi ir atvirzījušies tālāk no piekrastes un vijās cauri brīnišķīgiem ēnainiem lapu koku mežiem. Polijā turisma sezona jau pilnā sparā ir atvērusies un uz ceļa novērojam visai bieza satiksme. Pārlaižam otro nakti Polijas teritorijā un otrā dienā turpinam ceļu. Mums priekšā stāv samērā pamatīga distance 800 km līdz Lietuvai.